Labdien! Mēs esam no Strenča mūzikas skolas un Strenča pamatskolas koras Omnium, kas tulkojumā nozīmē sapnis. Mēs jums pastāstīsim par mūsu sapni. Skolas un tās direktora Dace Gaigala vienmēr mūs esot atbalstījusi ceļā uz sapni. Mums izdevās piedzīvot gan lielu karstumu, gan lietu, gan skudriņu skrējumu pa visu ķermeni. Dziedot pēdējās 2 dziesmas, tu esi pilnevižņi mani mati. Mūsu skolotājas Ralda, Indra, Inga, Baiba svētkos bija gan mammas, gan draudzenes, gan psihologi, gan iedvesmotājs, gan vienkārši viss. Naktis, pūst matračus, banāns, kola, sieriņš, būciņas apsargiem, pagarinātāju trūkums, telefonu uzlādēji un daudz kā cita, kas tikai pašiem zināms. Inese Nikoliša, vienmēr gan saukta par Inesīti, mūsu diriģenti, kuras mīļākais iedziens. Vēl vienreiz. Tā gan nekad nav vienreiz. Uzdziedāt var pilnīgi visur, gan estrādē, gan tramvajā, gan līdz balss aizmukumam, kopā ar Miku Galvanovski un Sadenlaits. Bijām pie pašas skatuves un, protams, arī TV ekrānos. Mūzika pāri visiem, par mezgliem, sauli, pērkons, Daugavu, mēs bijām daļa no tā. Ja ir vārdi no manas tautas, un dziesma man arī no tās, un es zinu, neviens manā vietā to nedziedās. Tie ir vārdi no manas tautas, un dziesma man arī no tās, un es zinu, neviens manā vietā to nedziedās. Sirsnīgs paldies! Mani sauc Mercedesa Martišona. Es mācos 4. klasē Krīgas Muizās pamatskolās Krautu ielā 21. Skolā, kurā bērni runā dzimut valodā. Šodien ziema manai skolai čimti 85 gadi. Skolās čimtešanas dienā es, Ever, Karīna un Ernest aizbraucam uz Čakat ielu 42, kur mūsu vecā skolās ēka. Egu teļa, ka šolās tīlējos pie šovakar epulās iztelpēs. Lepojamies, kā iztelpēs. Matijas valkā simtes seniālā. Pie cimsets mācīties arī Paulmaņu Kārlis. Himnas tie svēki Latviju autors. Un mācījās kreisens mūsu skolā ielie šolēni neizsardā kaunāsīju pārojā siekķājoši pēkēlā pašā sievmu pabalstaukā. Komponistis Pēteris Valskis ir
mūsu skolās kraugus. Sotakt arī tiesmu un teju svēku gadus. Es iemācījos tejas tiesmas un šiet pastāvīņās. Aprīlī piesienu un teju svēku stāke. Mājā priecājāmies par tulpēm mūsu skolās dārzā tīrumā. Pirms 2 gadiem tulpes skādīja visi skolēni, tā bija lielajām dziesmu svētkiem. Vasarā, jūlijā, 1 nedēļu dzīvojām skolā, mācījāmies dziesmas un tejas. Mācīties bija viegli, bet vislabāk man patika skrien un spēlēt spēles. Pirmais koncerts notika pirmajai gadā. Agrāk dziesmu svēku gājienu skatījos televīzijā, sotāk pati piedalījos dziesmu svēku gājienu mežā parkā lielajā estrādē. Man ļoti patika te augt. Mēs iegājām Krimu svētdienā, manā sieva turēti Latvijas zivju parokā. Vai jums ir žurnāls Gavilēt? Tur arī mēs tētēsa. Eikaina teija Polvija Mia Masi Epes Kapan Emio Veronika Kristine Vilovi Kristiāna. Vēkos visu laiku par mums rūpējās, kopā bija un māsīja Kristīne, Elīna, Inkuna, Aika, Aldis, Kristiāna, Cintaita, Natālija. Paldies visiem! Atceros toreiz visvairāk gaidīju vakaru, kad varēju piezvanīt tētim. Kāpēc pēc 5 gadiem nākamie dziesmu svētki? Kāpēc ilgi jāgaida? Mēs gribam
piekāpīgie nākamgāju svēšon. Dziesmu svētki ir Latvijā vislielākie un skaistākie svētki uztikšanos. Sirsnīgs paldies, mīļās meitenes, mīļās skolotājas! Sveiciens visiem! Prieks jūs visus šeit redzēt. Kāpēc tad mēs īsti esam šeit? Vasaras sākumā izskanēja ziņa, ka ir nepieciešami jaunsargi, un tieši mūs uzrunāja ienest noslēguma koncertā karogu. Man nebija jādomā nevienu mirkli, ka manējie to var, ka viņi to izdarīs, jo mēs esam patrioti, un patriotisms iet roku rokā ar kultūru, ar mākslu. Arī es pati esmu ne tikai jaunsargu instruktors, ne tikai zemesargs, es arī dziedu korī, es esmu līdz šim piedalījusies pilnīgi visos dziesmu svētkos, šoreiz absolūti citādā amplitūdā, tā kā esmu ļoti, ļoti laimīga par to, ka mums bija šāda iespēja. Došu jauniešiem vārdu. Mans ceļš šiem dziesmu svētkiem bija patiešām savāds. Mācību gada vidū aizgāju prom no koklētāja ansambļa un jau domāju, ka mans ceļš uz svētkiem ir beidzies. Tad nolēmu pievienoties Babītes vidusskolas meitiņu korim Virza, un mans ceļš jau atkal turpinājās. Vislielākais pārsteigums sekoja vēlāk, kad jaunsardzes instruktori mums pateica, ka mēs, Rīgas skolēnu pils jaunsargi, būsim vieni no jaunsargiem, kas iznesīs karogus noslēguma koncertā. Sākās lielais darbs un saskaņošana, lai vienā koncertā es varētu būt divās vietās vienlaikus, gan ar kori, gan ar jaunsardzi. Milzīgs paldies manām kora skolotājām un jaunsardzes instruktorei par to, ka viņas sakārtoja visu tā, lai es varētu pildīt gan savus pienākumus kā jaunsargs, gan arī kāpt uz lielās estrādes, nevienu dziesmu nenokavējot. Man pat bija sarunāta vieta brīvprātīgo teltī, kur ātri pārģērbties. To sajūtu, ka daudzu tūkstošu koris priekšā mēs iznesām karogu un dzirdot, kā visi gavilē, es nekad neaizmirsīšu, tā bija iespēja tikai mums, 30 jaunsargiem un mūsu instruktoriem. Un tad, kad pacēlām karogu mastā, dzirdot, kā daudzi tūkstoši dziedāja Dievs svētī Latviju, es nekad neaizmirsīšu. Pēc tam ar kori dzirdot, kā dzied tavs karogs, un redzot, kā skatītāji izveidoja Latvijas karogu no savām koncertu programmām, es biju tik ļoti laimīga. Mani sauc Ralfs. Dziesmu svētkos man bija kā jaunsargam liels gods piedalīties. Piedalīties noslēguma koncertā. Pirms koncerta ļoti patīk tas, kad visi nāca kopistiski un ļoti pilns bija Rīgas ielas nācot uz Meža parku un braucot. Viss transports bija pilns un visas ielas bija pilnas. Jūtos ļoti lepns, ka varu piedalīties šitajos dziesmu svētkos. Šitie arī man pirmie dziesmu svētki. Es citos piedalījies nekad. Svētkos visvairāk patika, kad tik vienot mēs visi esam, dziedātāji, dejotāji un mēs jaunsargi. Labdien visiem, mani sauc Marks, un man šajos dziesmu svētkos bija ļoti liels gods piedalīties. Sākumā es biju ļoti uztraucies, un man bija bailes, ka kaut kas nebūs labi, bet īstenībā nebija jau tik traki. Bet bija arī šķēršļi, piemēram, transporta līdzeklis, kurš ir pilns, un citi ir kreklos un šortos, kamēr mēs esam formās 30 grādos, tas bija ārprāts. Uz turien arī braukt bija pusstundu stāvot kājās, formā tas ir ļoti grūti. Izkāpt no transporta ārā uzreiz baigais prieks, gaiss vismaz bišķi ir, bet ielas tāpat ir pilns un gaisa atkal nav.
Un ejot uz estrādi ir tāds gods, jo mēs, pa divi tā ejam visiem cauri, visi laiž vietu, kur staigāt. Un, jā. Karogu man bija ļoti liels gods man nest. Man visvairāk bija grūti nostāvēt, un mēs bija pašā karoga aizmugurē, man bija roka jātur uz augšu, un man visu laiku bija krampji rokā, bet es kaut kādā veidā noturējos. Es saskaitīju 7 svieda piles, kas man bija no muguras notecējušas. Tas bija tā forši. Un arī vēl man bija ļoti liels gods vilkt karogu mastā augšā. Un paldies! Mani sauc Emīlija, man jau ir 18 gadi, un visdrīzāk šie bija mani pēdējie skolēnu dziesmu svētki. Es šogad arī ar Jāzepa Mediņa Rīgas mūzikas vidusskolas koklētāju ansamblu piedalījos tautas mūzikas koncertā Dižā skaņrakstā un kokļu mūzikas koncertā Dzīslojums. Un kā balva visam šim skaistajam, bet grūtajam periodam bija iespēja kā jaunsargam ienest Latvijas karoga noslēguma koncertā. Nekad nebija domājis, ka man kādreiz radīsies iespēja būt aizskatuvē, kur tiek uzskaitīta katra sekunde līdz koncerta sākumam. Un tad bija maģiskais vārds no organizatoriem aiziet, un mēs ar karogiem iesoļojam pārpildītajā estrādē. Kameras, fotografi, kopkora un skatītāju aplausi. Neviens man nekad neatņem šo lepnumu sajūtu. Esmu bagāta, mums ir dziesmu un deju svētki, mūsu Latvija, tās karogs un himna. Es arī šobrīd stājos zemesardzē, jo mana Latvija ir mana atbildība. Paldies! Mīļš, sirsnīgs paldies! Lai jums arī balvas par jūsu iegūto 1. vietu un piemiņas dāvans, un lai šis jūs iedvesmo nākotnē. Paldies jums! Tikai viens sveiciens no kādas meitenes Mijā no Eiropas bērnu jauniešu kora. Sveiki! Mani sauc Mija, un es esmu no Venēcijas. Šie bija mani pirmie dziesmu svētki, un tāpēc es tos visu mūžu atcerēšos. Man tagad ir arī daudz jaunu draugu, un es biju skumīga, jo man no viņiem bija jāatvadās. Dziesmu svētki ir tiešām ļoti īpašs pasākums, jo tas notiek tikai katru 5. gadu, un es ļoti lepojos un apbrīnoju visus dziesmu svētku dalībniekus, jo tie cenšas, pūlās, turas kopā un dara visu iespējamo, lai dziesmu svētki būtu dziesmu svētki, un lai tie katru reizi būtu vienmēr skaistāki un īpašāki. Manas mīļākās dziesmas ir Tavs karogs, Dumpinieku papūrīs, Gaismas pils, Saulē pērkons Daugava un Kā tu mani mīli. Es visiem saviem klases biedriem stāstīšu, kā es piedalījos šajos brīnišķīgos pasākumos kopā ar burvīgo kori. Es ļoti lepojos ar visiem jums. Atā!